Labdien! Šodienas datums ir tāds semantiski bagāts un raisa daudzas asociācijas, bet kontekstā ar Eiropas dienu tā asociācija, par kuru es gribu runāt, ir par valodām, par Eiropas valodām. Un, jā, Eiropa ir bagāta ar valodām, tā ir Eiropas kultūras bagātība, tas ir mūsu nacionālās identitātes pamats, tā ir bāze, uz kur balstās Eiropas nāciju kultūra, taču mūsdienās globalizācijas procesi rada jauns izaicinājums valodu attīstībai, un valodām ir vajadzīgi mūsdienīgi rīki, lai šīs valodas varētu arī turpmāk būt šie efektīvie ne tikai komunikācijas, bet arī mūsu kultūras nesēji. Un, ja mēs mēģinām atbildēt uz jautājumu, šeit jau izskanēja laikam iepriekš jautājums, kas būs ar nacionālajām valstīm nākotnē, mēs varētu uzdot arī jautājumu, kādu nākotni gaida nacionālās valodas pēc 50, pēc 100 gadiem. Un tā atbilde, vairāk par to domājot vai vērojot mūsdienu procesus, nemaz nav tik pašsaprotama un viennozīmīga, jo valodai, raugoties uz valodas komunikatīvo funkciju, komunikācija kļūst arvien globālāka, un arī tirgus spēki attīsta šos jaunās komunikāciju iespējas pārsvarā lielajām valodām, kur ir lieli tirgi, lielas naudas, lielas investīcijas. Un, jā, tas nostāda skaitliski netik lielās valodas sarežģītākā situācijā. Un savulaika jau 90. gadu beigās kādā pasākumā bija iespēja satikt tādu pazīstamu amerikāņu futurologu Alvinu Toffleru, kurš izteica daudzas prognozes par nākotni. Varbūt jūs esat dzirdējuši, viņš ir viens no informācijas sabiedrības jēdziena autoriem. Viņam bija savulaik 70. gados grāmata par trešā viļņa sabiedrību. Lūk, un es viņam pajautāju, ko viņš domā par valodu, mazāku valodu nākotni. Un, jā, viņš izmantoja šo metaforu, ka tās ir tā kā sacīksts ar laiku, kuri procesi notiks ātrāk, globalizācijas noteiktā globālo valodu dominances tendence vai tehnoloģiskā attīstība. Respektīvi, tehnoloģiskā attīstībā Tofflers saskatīja iespēju valodu daudzveidības nodrošināšanai nākotnē. Un te ir īpaši runa par mašīnu tulkošanas iespējām, kas ļauj pārvarēt valodu barjeru un nodrošināt šo starpvalodu saziņu. Un es varbūt tālāk nerunāšu tik daudz filozofiski, cik konkrēti un praktiski. Un dalīšos ar pieredzē, kā mēs attīstām šeit Latvijā un sadarbībā ar sadarbības partneriem, augstskolām un uzņēmiem Ziemeļa Eiropā un arī citās Eiropas valstīs, attīstot šīs jaunās paudzes valodas tehnoloģijas un nodrošinot, lai tās labi atbalsta arī skaitliski netik lielās valodas, kurām nav šie spēcīgie ekonomiskie dzinuļi viņu attīstībā. Un tātad, tas, ka valodas tehnoloģijas ienāk mūsu ikdienā, laikam mēs visi ar to saskaramies, ir iespējas un lietas, kas ir pašsaprotams, tas, ka mēs varam rakstīt latviski uz datoru. Es atceros ar dažiem klātesošiem savulaik, kad tika veidots laikraksts Diena, tas nebija tik pašsaprotams, jo ne Macintosh, ne PC datori toreiz latviešu burtus nesaprata. Un vajadzēja viņiem iemācīt vispirms burtus, tad vajadzēja iemācīt atrast kļūdainos vārdus un citas bāzes tehnoloģijas, bet tagad tehnoloģija attīstība spēr nākamos milzu lēcienus. Un šīs tehnoloģijas ļauj automatizēt tulkot tekstus, un, protams, tas neaizvieto cilvēka tulka, profesionālo tulkojumu, saprotot teksta jēgu,
bet lielā mērā var palīdzēt tulkojot īpaši tehniska rakstura, arī juridiska rakstura dokumentus, palīdzot cilvēkam, tulkam, profesionāla tulkojuma radīšanā vai vienkāršam lasītājam, teiksim, izplānot savu brīvdienu ceļojumu uz Spāniju, nezinot spāņu valodu. Es pats esmu izmantojis portugāļu mašīnu tulkojumu, kādreiz plānojot portugāļu ceļojumu vai iepazīstoties ar citu rakstura informāciju. Un tātad tās ir šīs tulkošanas tehnoloģijas, bet nākamais vilnis ir balss tehnoloģijas. Jau tagad var sarunāties ar savu automašīnu, lielajās valodās, dot vienkārši komandas, ieslēgt, izslēgt radio, attaisīt logu, noregulēt siltāku temperatūru. Bet šī saziņa, kā mēs sazinamies ar tehnoloģijām, viņi mainās no tās, kas ir uz klabināšanu orientēta, uz to, kur mēs varam cilvēku balsī faktiski veidot dialogu ar iekārtu, uzdot sev interesējošos jautājumus un arī iegūt atbildi. Mēs jau kafijas pauzē kolēģiem apspriedām šo neseno eksperimentu Amerikā, kur erudīcijas spēlē dators, IBM Watson dators pirmo reizi uzvarēja cilvēku, atbildot uz erudīcijas jautājumiem. Un tas tikai demonstrē šo tehnoloģiju strauju attīstību. Un, tas arī rada tehnoloģisko plaisu. Plaisu, kas šķir daudzskaitlīgās pasaules valodas no valodām, kas ir ne mazāk vērtīgas, ne mazāk bagātas, bet kuras runātāju skaits, kurās ir daudzkārt mazāks. Un, ja mēs apskatāmies pasaulē, ir tāds etnologu.com webvietne, kurā ir informācija par visām apzinātajām pasaules valodām, kopumā ir pār pa 6000 valodas apzinātas, bet tā 95% informācijas tīmeklī ir 20 lielākajās pasaules valodās. Un tas tikai ilustrē šo tehnoloģisko plaisu. Un tas arī ilustrē no otras puses, kas mums palīdz, protams, oficiālās valodas status. Latviešu valoda ir viena no 23 oficiālām Eiropas Savienības valodām, gluži tāpat kā mūsu radniecīgā lietuviešu valoda un kaimiņu igauņu valoda. Un tas arī rada nepieciešamību izstrādāt šīs tehnoloģijas tur, kur nav ekonomiskā stimula. Un Eiropas Savienība daudz iegulda enerģijas un arī resursus, lai veicinātu Eiropas līmeņa sadarbību šo valodu tehnoloģiju attīstībā. Un šeit, ja mēs tagad runājam par mūsu pieredzi Tildē, mēs šai jomā strādājam jau kopš 91. gada. Un 90. gados to veikt bija daudzkārt grūtāk, jo visu vajadzēja darīt pašu spēkiem. Tagad šī gadu tūkstotī, pavaroties Eiropas Savienības programmu iespējām, tas paver arī nesalīdzinām plašākas iespējas sadarboties ar augstskolām un pētniekiem citās valstīs, ar radniecīgiem uzņēmumiem un kopīgi atrast jaunu veidu risinājumus un arī izmantot to pieredzi, ko uzkrājuši citi, un dalīties ar mūsu pieredzi un arī ieinteresēt šos entuziastus, un šādu entuziastu Eiropā ir ļoti daudz, risināt šīs interesantās problēmas, ne tikai, teiksim, ekonomisku dzinuļu vadītiem, bet arī aiz intereses atrast jaunas pieejas, jaunas metodas valodu tehnoloģiskajā attīstībā. Un šīs dažādās aktivitātes šajā jomā, pirms dažiem gadiem mēs nolēmām, ka tam visam ir jāiedod tāda, jāpiešķir zīmols un skaidrāka kopēja virzība, un ka tas, ka mēs Latvijā šeit esam apzinājuši šo nepieciešamību, varbūt nav tik pašsaprotami citās Eiropas Savienības valstīs un arī citur pasaulē, un šeit mums ir iespēja Latvijai tiešām iegūt tādu līderības lomu, varbūt nevis ar to, ka mums būtu milzu daudz resursi vai paši izcilākie pētnieki pasaulē, bet ar to, ka mēs esam apzinājuši šo aktuālo problēmu, un Latvija kādam ir jākļūst par šo sadarbības veidotāju, koordinātoru. Viens šeit nav karotājs, un kāpēc tā nevarētu būt Latvija?
Un tādā veidā radās iniciatīva Valodu krasts, kuras būtība ir Latvijai koordinēt starptautisku sadarbību. Pirmkārt, jau šeit mūsu valsts līmenī, bet arī reģionālajā un Eiropas Savienības līmenī un arī plašāk, lai konsolidētu tos resursus, tās zināšanas un aktivitātes, kas tiek veiktas, iegūstot kritisko masu izcilības gūšanai mazo valodu tehnoloģiju jomā. Un šeit mēs varam runāt par vairākiem sadarbības līmeņiem. Protams, pirmkārt mums ir jāsadarbojas pašiem savā starpā, jāpārvar šī viensēta psiholoģija. Un šeit ir vairāk šie praktiskie sadarbības instrumenti. Valodu krasts ir tāds tā kā jumts, kā zīmols, kā kopēja virzība, bet ir virkne instrumentu, ko paver gan nacionālās programmas, gan Eiropas Savienības programmas, kā tad šo ieceri praktiski īstenot. Un Latvijas līmenī šādas iespējas ir, piemēram, Clarina tīkls, kurā sadarbojas Eiropas Savienības pētnieki, veidojot šo valodas tehnoloģiju infrastruktūru, tā saucamo, apkopojot visu, kas tiek darīts šajā jomā dažādos pētniecības centros Eiropā. Un Latvijā ir izveidot šis tāds atzars Latvijas sadarbības projekts, kurā piedalās faktiski visi vadošie pētnieki, kas šajā jomā ir ieinteresēti vai kaut ko ir sasnieguši. Mēs entuziastu starpā cenšamies regulāri tikties, arī aptverot visu augstskolu pārstāvjus un kultūras institūciju pārstāvjus, lai veicinātu šo ideju par nacionālo korpusu. Valodu tehnoloģijās, jāsaka, tā ir arī no tādas, ir kļuvusi par datos un faktos balstītu pētniecības jomu, kur ir ļoti būtiski sakrāt pēc iespējas plašāku datu materiālu, tekstālos datus, arī balss valodas ieraksts, uz kuru bāzes tiek veidot šīs jaunās paudzes tehnoloģijas. Un šī Nacionālā korpusa darba grupā, kur mājvietu gūst ar citu Nacionālās bibliotekas telpās, ir ambicioza ideja izvirzīt, nonākt pie mērķa, ka viss, kas jau kad ir rakstīts un publiskots latviešu valodā, tiek apkopots šī Nacionālajā korpusā un izmantojams visdažādākajām pētījumu vajadzībām. Nākamais līmenis ir šis Eiropas līmenis, kurā ir vairākas programmas, kuru ietvaros var realizēt šo attīstību. Un arī globālā sadarbības līmenis paver iespēju sadarboties ar citiem pasaules reģioniem, kuriem ir līdzīgas vajadzības, intereses vai problēmas. Tagad varbūt vēlreiz raksturojot šos līmeņus, Latvijā es jau pieskāros šim pētniecības sadaļai. Būtiska problēma jomas attīstībā ir tā, ka Latvija laikam ir viena no pēdējām Eiropas Savienības valstīm, kurā netiek augstskolās gatavoti datorlingvistikas speciālisti kā īpaši apmācības programmā. Un šo problēmu arī cerams ar nākošo mācību gadu sāksim novērst, jo Latvijas Universitāte veido vairākas datorlingvistikas programmas speciālistu, faktiski kursus programmas vēl nav, datorlingvistikas speciālistu sagatavošanai. Bez speciālistiem, protams, šajā jomā nevar un tie nerodas tikai intereses vadīti, bet arī jāgatavo jau augstskolas solā. Un industrijas sadarbība nodrošina nesen izveidotais informācijas tehnoloģija kompetences centrs, kas ir šī Eiropas Savienības finansētā kompetences centra programma, kuras ietvaros vairākas inovatīvās nozares veido šos kompetences centrus, sadarbības struktūras starp pētniekiem un uzņēmumiem jaunu pētījumu konkurētspējīgu risinājumu veidošanā. Nedaudz par Eiropas Savienības instrumentu izmantošanu.
Tās ir vairākas programmas. Atkal izglītības jomā ir lieliska programma Marijas Kirī vārdā nosauktā programma, kas veicina pētnieku un studentu mobilitāti. Tās ietvaros, starp citu, nākamgad Tildē strādās. Jau strādā viena vācu doktorante un būs no divām Āzijas valstīm arī doktoranti, kas savus pētījumus valodas tehnoloģiju jomā veiks šeit Latvijā pie mums un arī piedalīsies latviešu valodas pētījumos saistībā ar viņu valodām. Konkurētspējas un inovāciju programma ir cits Eiropas Savienības instruments, lai veicinātu inovatīvu risinājumu veidošanu, un tur mēs veidojam jaunas paudzes mašīnu tulkošanas risinājumus kopā ar Edinburgas universitātes speciālistiem un vairāku citu universitāšu ekspertiem. Piemēram, var minēt, ka, ja jūs zinat Google mašīnu tulkotāju, tad viens no vadošajiem pasaules ekspertiem šai jomā aizgāja strādāt pie Google, un līdz ar to strauji apsīkās viņa publikāciju skaits. Bet otrs viņa kolēģis eksperts palika uzticīgs akadēmiskai videi un kopā ar mums strādā pie jaunas paudzes mašīnu tulkošanas tehnoloģiju izstrādes. Un 7. ietvaru programma savukārt ir arī pētniecības instruments šai pētnieku sadarbībai, kur arī atsevišķas mašīnu tulkošanas problēmas tās ietvaros sekmīgi risinam, koordinējot darbu pie vairākām Eiropas Savienības valodām, kas nav tik lielas - latviešu, lietuviešu, igauņu, arī tādām valodām kā horvātu un slovēņu. Un, tā sadarbības karta šeit ir tas blīvāk nosaktais reģions, bet ārpus šī reģiona ir vēl vairākas valsts, jau teiksim, pieminētā Horvātija un Slovēnija, kas tur piedalās šajos dažādajos projektos, dažādajos sadarbības aktivitātēs kopā strādā visu Ziemeļu valstu vadošas augstskolas, kā arī Lielbritānijas un citu Eiropas valstu augstskolas, veidojot šos jaunas paudzes risinājumus un tātad pārvarot šo digitālo plaisu, kas šķir mazāku un lielāku valodu tehnoloģijas un rodot jauna veida risinājumus, tādus, kas būtu ar zināšanu palīdzību ļaut sasniegt to, ko, teiksim, tāda kompānija kā Google sasniedz ar milzīgu resursu un investīciju palīdzību. Un ir kā rezultāts, pirmos rezultātus var minēt to, ka Latvija ir koordinējusi Eiropas tehnoloģijas portālu Eiroternbanka izstrādi, kurā ir apkopot visu Eiropas Savienības valodu, kā arī virkni citu valodu terminoloģiju, vairāk miljonu termini, un tas ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas atzīts kā viens no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem pagājušajā gadā. Bet, ja skatāmies uz vēl tālāk ārpus Eiropas, tad mums ir jāatrod tas veids, tāpat kā mums ir jāatrod tā sava izteiksmes valoda mākslā, ar ko mēs varam ieinteresēt un uzrunāt. Tāpat arī šajā tehnoloģiskajā sfērā ir jāatrod tas savs īpašais pienesums un jāspēj sev parādīt, kāpēc mēs esam būtiski arī tādām kompānijām, kā, piemēram, Microsoft, kuriem ir milzu līdzekļi darīt visu pašām. Un kāpēc ar mums vajadzētu sadarboties arī citām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un šeit, jāsaka, mums ir ļoti noveicies, mums ir lielisks vēstnieks šajai idejai. Un valsts prezidents ir arī šo tēmu palīdz attīstīt un ar savās ārzemju vizītēs un tiekoties ar saviem kolēģiem citās valstīs ir aktualizējis un izrādās, jā, tāpat kā mums ir būtiski nodrošināt latviešu valodas attīstību, gruzīniem ir svarīga gruzīnu valoda, azerbaidžāņiem azerbaidžāņu, ukraiņiem bija svarīga ukraiņu valoda, cerams būs arī turpmāk. Un
Arī prezidenta vārds ir ļāvis atvērt Microsoft durvis un tikt pie šīs kompānijas vadītāja, viena no ietekmīgākajiem cilvēkiem pasaules tehnoloģiskajā sfērā. Un stundu garas sarunas rezultātā arī parādīt viņam, ka globālai kompānijai, lai tā būtu sekmīga Eiropā, ir jāspēj nodrošināt iespējas visām Eiropas Savienības valodām, ne tikai dažām lielākajām. Un, arī šo aktivitāšu rezultātā ir aizsākusies veiksmīga sadarbība. Un, es ap citu, viņas pirmie augļi arī tā nav tikai pētniecība. Šeit ir ļoti būtiski šos rezultātus novadīt, realizēt plaši izmantojamos risinājumos, ko katrs var lietot. Un, Google, viens no vadošiem mašīnu tulkošanas risinājumiem pasaulē, Bing Translator, tagad iekļauj labāko latviešu valodas risinājumu, kas ir labāks, kā mašīna ļauj tulkot uz un no latviešu valodas. Un šeit arī var redzēt, ka tas ir veidots sadarbībā ar Tildi valodu krasta ietvaros. Un tie ir pirmie rezultāti. Un mēs ļoti ceram, ka būs vēl plašāka šī sadarbība un daudz interesantu rezultātu gan latviešu valodai, gan arī citām valodām, pateicoties IT kompetences centra darbībai, kas ir dibināts pagājušā gada nogalē, kurā ir apvienojušās vairākas vadošas zinātniskās institūcijas un nozares virzieni, attīstot darbību biznesa procesa analīzes virzienā, kas varbūt neatiec uz šodienas tēmu, bet viens no lielākajiem pētniecības un inovāciju virzieniem ir dabīgās valodas tehnoloģijas. Un šeit ir uzņēmumi, kas šajā jomā strādā, gan jau pazīstami un lielāki uzņēmumi, gan nelieli, nesen izveidoti inovatīvi uzņēmumi, kas attīsta šo augstas pievienotās vērtības virzienu. Un mēs esam priecīgi, ka gan Latvijas Universitāte, gan Rīgas Tehniskā universitāte, gan Ventspils augstskola ir ieinteresēts aktīvi līdzdarboties. Un, protams, šeit ir svarīga sadarbība ar kultūras institūcijām. Tas milzīgais darbs, kas tiek darīts, teiksim, digitalizējot Nacionālās bibliotekas krājumu, ir neatsverams ne tikai lasītājiem, ne tikai kultūras vērtību pieejamībai, bet arī valodas tehnoloģiju pētījumiem. Un kompetences centrs attīsta vairākus virzienus. Tās ir šīs tehnoloģijas tulkošanai un balss tehnoloģijas. Viens no mērķiem ir izveidot iespēju, lai jūsu mobilais tālrunis varētu kļūt par tādu tulkotāju kabatā, ar kur palīdzību jūs varētu sazināties ar citu valodu runātājiem. Un tas veiktu šīs tulkošanas funkcijas arī no balss uz balsi. Cits attīstības virziens ir kultūra vēsturiskās informācijas apstrāde. Tas, ap citu, ir ļoti interesanti vērot, ka Eiropēna, tā ir lielā Eiropas digitālā biblioteka ar mērķi apvienot visu, kas tiek digitalizēts Eiropas bibliotekās un arhīvos, tādā caur vienu pieejas punktu. Diezgan lēni šī krātuve aug, taču jau tagad rodās problēma. Tur ir tik daudz interesantu materiālu. Un ne tikai plaši lietotajās valodās Eiropā, bet arī tajās, kas tajās formās un variācijās, kas jau ir izzudušas no ikdienas lietojuma. Un šeit valodas tehnoloģijas ļoti būtisks, lai vispār šo materiālu varētu izmantot un pētīt un pieiet. Un mēs varētu, piemēram, uzzināt, kā šeit tika stāstīts,
interesantas lietas par mūsu kultūru un tās saistība ar citām kultūrām. Un šeit šīs valodas tehnoloģijas, es domāju, ļaus atklāt nevienu ļoti interesantu faktu, izmantojot pieejamos digitalizētos krājumus citās Eiropas bibliotekās un arhīvos. Un arī mēs runājam šodien par izglītību. Tehnoloģijas var un jau maina būtiski to veidu, kā notiek izglītības process, gan destruktīvi, gan, es domāju, arī konstruktīvi ļaujot personalizēt izglītību un no tām formas, kur viena izglītības programma, viena klase mācās vienu un to pašu, skolotājs kā rupors, uz formu, kur šīs izglītības saturs ir piemērojams katra skolēna vai arī ne tikai skolēna vēlmēm, interesēm un iespējām. Tās ir aktivitātes, kur ietvaros mēs attīstam šo vīziju, pārvarēt tehnoloģisko plaisu, kas šķir mazās un lielās valodas, attīstīt latviešu valodu, bet kopā ar citām valodām sadarbības procesā. Un šeit šo sadarbības iespēju ir ļoti daudz, un es domāju, arī citās jomās, ar kurām jūs saskaraties, noteikti arī ir milzu iespējas, kas paverās sadarbojoties ar jūsu kolēģiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Un, ja ir šī vēlme, gan jau, ka arī atradīsies vajadzīgie tā saucamie sadarbības instrumenti Eiropas Savienībā vai citur. Paldies!